Protams, Uģis vienkārši pie grila ar savu termometru. Cepsas galīgi karstas, var sanākt visādi. O, jā, ņemī! Zani, tad tu neesi vairāk mans draugs. Čau, draugi! Mēs esam apakaļ, un šodien mums ir arī daudz draugi vis kaut kur apkārt. Un viņus sauc par rodiem. Tas būs papildus izaicinājums mūsu nākamajai epizodei, kurā šodien tad mēs ķersimies klāt tādam arī diezgan ikoniskam barbecue ēdienam, un tas būs lielopa steiks. Jāatzīst, ka šis būs izaicinošs, jo steiks nav mans labākais draugs, bet es laikam došu to prieku izpausties uz grila. Es tikmēr palikšu pie savas vecās labās pannas, un tad jau skatīsimies, kā tas viss garšos mūsu žūrijai. Cīnamies un ejam uz priekšu. Uģis stāst, kāds tev plāns par steiku ir? Mans plāns par steiku pavisam vienkārši sataisīt mazus salātiņus, un tas arī viss, nocepsim steiku. Tad tev tur steikam nekāda marināta nav vajadzīga, nekas tāds? Nē, es šoreiz nemarinēšu, gaļiņa izskatās ļoti laba, lai liesma izdara visu manā vietā. Es atkal izdomāju, ka es kaut kā iemarinēšu to steiku. Ok. Es uztaisīšu tādu nelielu marinādīti ar soju smērcēm un cukuriņu, un drusku čili un pipariņi. Es laikam bišķiņu piešaušu arī teriyaki mēks. Man liekas, tas arī varētu piedot tādu labu garšu. Un tad es tādu tomātu piedevu uztaisīšu. Kaut kā tā man tā vīzija šodien. Tu ej klasiskā virzienā. Tas ir klasisks, jā? Grilēti ķiršu tomātu ar steiku, jā. Kādu gaļas gabalu vajadzētu izvēlēties? Steiki ir dažādi. Šis, kas mums šodien ir striploin steiks. Mazāk it kā tauki viducī, tauku daļiņi ir gar malu. Tas, ko viennozīmīgi vajadzētu vienmēr izdarīt, ir ļaut steikam sasilt līdz istabas temperatūrai. Pretējā gadījumā cepot no ārpuses var piedegt un iekšā vēl nebūs īsti gatavs. Vēl var cept reversajā metodē, to gan laikam varēs izdarīt tikai mājās. Var vispirms ielikt krāsnī, uz lēnas uguns izcept līdz pusei un tad apcept beigās. Strauji pēc tam. Jā. Bet es ļoti gaidu tavu rezultātu ar grilu. Man laikam arī vajadzēs sagatavot maniem salātiem seasoningu. Es ņemšu rīsu etiķi saldumam. Kā ir ar grilu labāk? Vai tur jāliek malka vai ogles? Vai ir kaut kāda atšķirība, ko labāk izmantot grilējot kaut kādu gaļu? Atšķirība ir tā, ka ar malku kurinot viennozīmīgi vajadzēs vairāk malku, ilgāk kurināt. Un arī temperatūra tik stabili neturēsies kā ar oglēm. Malku visvairāk izmantot tad, ja mēs kaut ko kūpinātu kūpinātavā. Tas ar manu marinādi. Man vajag vairāk etiķi. Viktorija sausa. Labi smaržo. Man ir teriyaki ar ķiplokiem. Nē, redzi, es atradu īstenībā saldās sojas mērces. Šitā būs baigi labā tieši manai saldskābējai marinādei. Iedos sāļumu un arī saldumu reizē. Klauzāne, man ir gatava mana salātu marināde. Maniem gurķiem ir mazliet jāievelkās. Mēs varbūt pa to laiku varam uztaisīt vienu pārtraukumu. Jā, varētu. Uģi, tu man taisīji ar Jack Daniels apple kokteili. Es to taisīju ar koliņu. Pamēģinām tagad samainīties. Es ņem šito, tu ņem šito. Jā, daram tā. Es aši ieliešu. Es maržoju baigi labi īstenībā tas apple. Es ātri citronu. Tā, man vajadzēs laimu. Ļoti draudzīgi uz vienu dēlīti. Draudzīgi. Alkohols satumi. Man pirmie gatavs. Super. Priekā. Es domāju, ka es taisu vaļā gaļu, un mēs sākam cept. Labi, tad es karsēju savu plītiņu. Vai tā ir taisnība, ka steiga gatavošanai vajadzīga ļoti karsta panna?
Nu, sākumam ir, lai varētu viņu apraut, pēc tam gan var nogriezt zemāk, jo tu visu cepsi uz galīgi karstas, nu, var sanākt visādi. Tu to saki, lai man iebiedētu, vai tā vienkārši ir? Gan. Es nosasinu to gaļu tā kā rāda gudrijos YouTube video. Es atkal darīšu tieši pretēji. Es šodien viņu ieziedīšu šeit mazliet ar olīveļu, lai man neķer klāt pie restes. Nu jā, tāpēc, ka tev ir grils, man jau ir man tas grils. non-stick. Tā, 3, 2, 1. Uzņemam laiku 3 minūtes. Steika nepievil mani. O, jā, ņemī! Jā, es vēl izdomāju, zini ko? Sviestiņu uzlikt bišķiņu. Mans steiks šķiet ir apcepies, es viņu tagad apstekšu ar foliju. Uģi, tu nedrīkst ilgi cept. Tūlīt būs gatava. Protams. Uģis vienkārši pie grila ar savu termometru, viņam vienmēr līdz vienkārši termometrs. Mans steiks, manuprāt, varētu būt gatavs. Viņam arī jāatpūšas, vai ne? Manējam arī jāatpūšas. Manējam arī jāatpūšas. Es domāju, aizim uzspēlēt spēli. Kamēr steiks atpūšas. Spēlēt. Mums ir vēl viena iespēja uzgriezt šo laimes ratu ar joku vai padomu. Jā. Noteikumi tie paši. Uz grila uzgriežot, tev jādod kaut kāds padomiņš mūsu skatītājiem, un uz fanu, lai jāsaka kāds fun joks, kā tu pats teici, ja? Jā. Funs! Funs! Kā sauc mērkeķi, kurš grillē gaļu? Mērkeķi, kurš grillē gaļu? Nē. Jā. Grilla. Kas grilla? Gorilla. Gorilla. Izgaļot slikti. Ko tik ilgi, Zāne? No? Kāds ilgi? Man te viss ir gatavs. Es vienkārši aiz neko izdomāju, kaut ko vēl uztaisīt. Nē, nost jau. Es izmantošu to pašu netīro pānu, jo tur viss tie labumiņi palikuši no gaļas un no tās marinādītes. Zini, ko, Zāne, kamēr tu tur darbojies ar tomātiem, es izdomāju, ka es vēl vienu lietu tomēr pielikšu saviem salātiem. Pats laba skaņa. Zāne, tev ķiploks deg. Tā vajag. Man būs uz Tu man dūmiņu. tagad pretrunā esi. Tā, nu super, es principā esmu gatava pasniegt. Aiziet. Nu tā, man īstās tāds jau gandrīz labi cepts. Man īstās perfekts. Es varbūt noturēju čučupu ilgu. Bet, zin kā, jāskatās jau, kas garšos arī žūrie. Varbūt viņiem patīk tāds labāk cepts steiks. Tā ir tā bēdīgi riskantā daļa, jā. Es laikam vados pēc tā, kas man garšo labāk. Kas tev garšo? Nu, tā kā laikam labāk izcepts. Zani, tad tu neesi vairāk mans draugs. Vai tad es vispār šajā duelī biju tavs draugs? Tu jau man te gribi iegāzt visu laiku. Smilts saprokusī. Man gatavs, Zani. Man arī. Tu tāds itālisks izskaties. Tas kā garšos. To mēs redzēsim. Esam žūrie. Esam gatavi. Es tagad saprotu, ir pienācis laiks steikam beidzot. Šis ļoti mīksts izliekās. Jā. Nu, sulīgs mīksts forši. Salātiņā arī ļoti labi. Šim ļoti labi piestāv tām salātu mērcījām. Šoreiz šis izliekās vai grilētais. Vai ar mūsu speciāli mēģina piečakarēt. Viņam arī dūma garšiņa ir tīgās. O, šitas ir grils. Tiešām, tomātis parādīt garšo kā grilēts. Pa pelēko. Trūšķoti. Pa balto, ja? Jā, nav jau varianti.
Uģi, man nav komentāru. Vienkārši, kas notiek? Man ir komentārs. Man ir komentārs, vajag vēl vienu epizodi. Bet šī bija vienkārši izcilvērtējumi. Jā, Paldies, kā Žuljai. nu kuram, bet savukārt jūs, mīļie skatītāji, ejiet uz Facebook kontu un atbildiet uz konkursu jautājumu, un saņemsiet foršas balvas no Lidl. Jā, bet tiekamies arī nākamdaļ jaunajā sērijā un skatīsimies, kā mums ies. Iedomājies, ka tu gribētu pakutināt to cūku. Mums jāizmēģina viens TikTok trends. Man ir ļoti labi izmasēta un arī marinējās. Mēs tiekam bez maldināšanas. Nav viens recepts. Veiksme ir mainīga.